Turpināsim mūsu konferenci. Uz LMT skatuves šobrīd drošības audita profesionāls. Kā jau drošības audita profesionāli, viņam pilnīgi noteikti ir simtiem stāstu par to, kā teorija atšķirās no prakses, par to, kā uzņēmumi, organizācijas savas uzturētās kiberdrošības zināšanas, kuras ir teorētiskas, faktiski nostāda kosmiskā attālumā no reālās prakses. Un reizēm tas izvēršas arī komiskās vai pat traģikomiskās situācijās. Un, manuprāt, tas ir ļoti tāds interesants veids, kā skatīties uz šo jautājumu un klausīsimies tālāk Lauru Grinu no Santa Monica Networks par kiberdrošības ceļvedi. Kā tad no tās teorijas tikt līdz praktiskajiem? Aicināšu skatuves Lauris Grīns, lūdzu. Paldies. Prieks jūs visus sveikt un prieks jūs redzēt šī te standā un pie šīs te skatuves, kurā mēs parunāsim par mazliet to mistisko pusi, kas ir, ka tas pretinieks nav sastopams. Viņš nav redzams, viņš ir aizslēpies aiz vadiem, un mums jāspēj viņš kaut kādā mērā noķert un saprast, un tāpēc mēs runāsim par kiberdrošību un par to, kā tas, kurš ir savā galvā izdomājis, ka viņš grib nodarīt kaut ko sliktu mūsu uzņēmumiem, mūsu datoriem un mūsu serveriem un mūsu printeriem, kā viņam teikt, klausies, šeit nenāc, šeit vieta nav laba. Un tas būs tas, par ko mēs šodien mēģināsim tuvākās minūtēs runāt un domāt, kā no tādas teorijas tikt līdz praksei un ko tad mums katram darīt mūsu uzņēmuma datu tīklā, lai tas viss paliek drošāks un lai tie slikti domājošie vīrusu radītāji un, kā vēl varētu teikt, ļaunatūras radītāji, ka viņi pie mums ciemos nenāk un mēs esam droši un mums viss ir kārtībā. Man patika tas teksts par to uzliec mūri pret krāpnieka dūri. Tas ir tāds vai ne tāds? Tāds ar lozungu, ko mēs varētu katrs stāvēt un mēģināt sargāt to savu uzņēmumu un mēģināsim šodien tās atbildes iegūt. Tādējādi kiberdrošības ceļvedis no teorijas līdz praktiskiem soļiem. Un pamēģināsim paskatīties precīzāk par to, kur tad mēs šodien esam un kāda ir mūsu kopējā situācija. Un tā situācija patiesībā ir mazliet, varētu teikt, traka, jo skatoties šeit uz šīm te bildītēm, ja jūs redzat, kur ir tas puisis tajā maskā ar tām, pēc acīm var redzēt, ka viņam ir slikts domas galvā, kad risks šodienai uzņēmēju darbībā vislielākais ir tieši kiberuzbrukumi. Ne tik daudz, kad mašīnai riepa izlaida un motors apstājās, un ne tik daudz, ka kāds darbinieks neatnāca uz darbu, jo viņš saslima, bet tieši tas, ka tā ķibele ir ar to, kad caur vadiem uzbrūk. Nestrādā datori, nestrādā printeri, nestrādā serveri, nestrādā grāmatvedības programmas, nevar tikt klāt sistēmām, nevar neko izrakstīt un principā uzņēmums ir apstājies. Un tas ir tas, par ko šodien arvien vairāk runā un par ko mēs gribam runāt, kad tas milzīgais risks ir mūsu sistēmas, mūsu datu tīkli, cik viņi ir droši vai cik viņi ir nedroši. Un tad šeit jūs redzat dažādus procentus, bet jūs redzat, ka tas augstākais procents ir kiberuzbrukumi. Un mums ir labas ziņas jums visiem. Industrijā pasaulē trūkst apmēram šāds daudzums speciālistu. Tādējādi, ja tev šodien ir sajūta, ka tu neesi pareizā vietā, tev kaut kas neiet, tu nesaproti, kur tev iet un kur tev attīstīties, mācies šo lietu. Šeit speciālistu trūkst ļoti daudz. Visticamāk, ka nopelnīt var pietiekoši labi. Un attīstīties un rakte ir tā, ka visam tavam mūžam pietiks.
Vēl viena laba ziņa. Mums LMT komanda ir nokomplektēta, mums šie speciālisti ir, un mūsu stends ir šeit pa labi. Pēc prezentācijas jūs droši varat atnākt, uzdot jautājumus, un mēs labprāt varēsim atbildēt, palīdzēt. Ja jūs paliksiet līdz beigām, mēs parādīsim arī vienu ļoti labu iespēju, kur jūs varat katrs jau šodien izvērtēt savu kiberdrošības situāciju savā uzņēmumā, un tas būs instruments bez maksas. Jums vienīgais, ko vajadzēs šodien līdzi, ir ieslēgts telefons, kur jūs varēsiet to bildīt, nofotografēt un pēc tam paši padarboties, un tas jums dos vērtīgu ieskatu jūsu uzņēmumos. Vēl viena svarīga lieta, ja mēs sākam iet no globāla uz lokālu Latvijā, tad paskatieties, kādi ir dati uz šo brīdi, ka plus 21% vairāk uzbrukumu ar rezultātu Latvijas uzņēmumiem. 5. daļa uzņēmumu Latvijā 2024. gadā vairāk uzbruka un vairāk izdevās uzbrukt tieši ar kiberuzbrukumiem. Un tas otrs trakums, kas ir no otras puses, kāpēc mēs šodien šeit esam un par to domājam, ir, ka no 15 uzņēmumiem, no 100 uzņēmumiem, 15 uzņēmumi šodien nopietni domā par kiberaizsardzību, ir ieviesuši un kaut ko izdarījuši šajā sadaļā, kas nozīmē, lielākā daļa šobrīd vēl joprojām domā, tie visi zina, tie datortārpi, tie jau visi tur nav risks, viņi neko sliktu nevar izdarīt. Realtātē patiesībā mums ir jāsāk baidīties arvien vairāk no viņiem un jābūt uzmanīgiem, lai mēs no viņiem varētu nosargāties, jo ietekme, ko viņi var izdarīt mūsu uzņēmumiem, ir patiesi liela. Un tur mums vajadzētu būt uzmanīgiem, un tādēļ arī šie dati. Ko tad ar šo visu darīt? Un labā ziņa ir tā, ka principā mums ir jāsāk kļūt tādiem nekam neticīgiem, jeb to, ko mūsu industrijā un mūsu pasaulītē sauc zero trust, jeb tu netici nevienam. Bet ir robežas, ka tu tici, ka tā sieva, ko tu esi apprecējis, tā ir tava sieva un nemēģini katru rītu pārbaudīt. Un vīram tieši tāpat, un bērniem tieši tāpat. Tam tu tici, tam viss ir kārtībā. Bet uzņēmumā, ja tu runā par drošību, tad tajā brīdī tā lielā doma ir par to, ka tu visu pārbaudi, tu nokontrolē to, kam tu ļauj piekļūt un kam tu neļauj piekļūt, un kad tu ļauj un kad tu neļauj. Un tā ir tā lieta, ar ko visa domāšana vispār sākās, kad nevis tu ļauj visiem visur piekļūt, visām mapēm un visu kopēt un visu izdzēst un visu mainīt, bet tu ļauj tikai konkrētu to lietu, kas tam cilvēkam amatam jādara, tad viņš arī to var un vairāk viņš nevar. Un tā ir tā svarīgā domāšana, ja mēs domājam par kiberaizsardzību, kad sākt pārskatīt to mūsu uzņēmumu kultūru, kā mēs vispār organizējam drošību kā tādu. Un mēs sakam, mēs jau visiem uzticamies, jo tam jau tā seja ir tāda sirsnīga un labi, tas jau neko sliktu nevar izdarīt. Bet tajā pašā laikā tas ļaunatūras vai vīrusa radītājs, viņš caur to datoru var izdarīt vai dieniņu, cik daudz mūsu kopējā datu tīklā. Un tādēļ ir šis zero trust princips, kad tu ierobežo to, ko var uzņēmumu tīklā darīt, un tu kontrolē, cik daudz var darīt un kā var darīt. Jeb konkrēti laiki, konkrēti daudzumi, konkrēts lejupielāžu daudzums, ko tu vari lejupielādēt. Jebkas, ko tu vari sākt kontrolēt, lai sāc likt kaut kādu sietu, kaut kādu rāmi, cik daudz un ko tu vari izdarīt. Ja mēs paskatāmies mazliet no normatīvo aktu puses, es dziļi neiešu iekšā likuma sadaļā. Tur jūs varat katrs ierakties un peldēt un izbaudīt un ņemties un darboties, bet pamatlieta, par ko šobrīd vispār likumdošana runā, ir, ka ir jāpievērš uzmanība drošības riskiem, vadība ir atbildīga par to, lai viņi to virzītu uz priekšu. Svarīga lieta, kas ir, ka arī darbiniekam ir jāievēro drošības principi. Tas nav tā, ai, tev vadītāji, tas uz tevi atbildīgs, es te varu darīt, ko gribi.
daudzīt, nezinu ko, vienalga spēlēt spēlītes vai vienalga uz manis neatiecās. Mēs varam to sākt arī darīt kā līdzatbildību, kur arī darbinieks ir līdzatbildīgs par to, ka drošība ir jāievieš. Un tad jau kaut kādai jau pātadziņai bišķi jau tomēr motivācijai jābūt, jo, redz, motivēt var tikai vai no ar burkānu, vai no ar pātagu, vai ne? Vairāk jau baigi daudz jau varianti jau nav. Un tad šī gadījumā šeit ir pātadziņa. Neklausīsi, tad attiecīgi jūs tur redzat tur tos ciparus, kas tad tur tam uzņēmumam var iznākt, tā diezgan sāpīgi. Ja mēs runājam konkrētāk par jau to, kas ir mums šeit lokāli Latvijā, tad, ja jūs palasīsiet Nacionālo kiberdrošības likumu, tad 26. pantā ir jau kaut kāda mazliet aprise. Diemžēl nekas konkrēts nav, neko vēl nevar pateikt no tik līdz tik vai tā vai šā, bet tās jomas, par kurām ir jāsāk domāt drošības jomā un kurām vajag pievērst uzmanību, ir šīs te. Jūs varat atcerēties tikai principā 26. pantu, un tur jūs visu šo te atradīsiet, bet principā kiberdrošība nav vienkārši tāds viens lielums, es uzinstalēju uz datora antivīrusu, un es tagad esmu drošs. Tā tas nav. Tas ir ļoti, ļoti liels plašums, ļoti liels apjoms, ko aptver kiberdrošība. Un šeit ir tikai maza daļa no tā par to, kur tiek iezīmētas vadlīnijas, kurām mums ir jāpievērš uzmanība, lai mēs vispār varētu sākt drošībā pieaugt, sākt kontrolēt un saprast, kas mūsu tīklā notiek. Ja kādam jau ir gatavība sākt kaut ko, tad šeit ir procesa pirmie soļi, ko mēs esam ielikuši jums kā paraugu, no kura gala ķerties klāt, lai sakārtotu procesuālā pusē, kādā kārtībā ir labi sākt ieviest kiberdrošībā kaut kādus soļus, lai tas paliek drošāks. Un tad attiecīgi šeit mēs esam ielikuši iekšā 6 soļus, ar kuriem soli pa solim jūs varat mēģināt sākt iet to ceļu. Un ja jūs to iesiet, es teikšu, jūs esat malacīši, un prieks par jums, ka jūs ejat ārpus tiem no 115, bet ka jūs jau sākat palielināt to apjomu un sāk vairāk būt drošība Latvijā, un jūs neesat tajos plus 21%, kuri tiek noķerti. Un tāpēc šis te ir ļoti svarīgs, jo mēs sastopamies ikdienā ar aizkriptēšanu, mēs sastopamies ar uzbrukumiem, mēs sastopamies ar to, ka es varētu nākamajā slaidā jums parādīt. Nākamais slaids, principā, es jūs sagatavošu. Tas slaids ir priekš tiem, kas ir drošības nozarē, kuriem tas slaids būs tas, kas viņiem patiks, interesēs, liksies vērtīgs, jo tur ir daudz teksta, daudz nesaprotamu vārdu, bet industrijas cilvēki viņu saprot un saka, šī ir manta, tas ir vērtīgi. Vienreiz tu, Laura, sāc runāt pa lietu arī kaut ko savādāk. Visu laiku, zin, kā tur bija tikai tāds nevar saprast kāds. Tad šeit ir tā īstā drēbe, kur mums ir tie speciālisti, kas var dziļumā ierakties, un par šo slaidu es gribu mazliet patērēt laiku, jo mēs uzņēmumi, kas esam, kas darbojamies, mēs gradējamies kaut kādos līmeņos, kur mēs tajā kiberdrošības līmenī esam. Un tad tas pirmais līmenis ir tāds, kur man ir uzņēmumā ugunsmūris, vienalga kāds nosaukums, bet man viņš ir vispār. Man ir kaut kāds antivīrus datoram uzlikts, droši vien bezmaksas vai kaut kāds nopirkt lētāko uz akciju, ko varēju, un principā domāju, ka esmu drošībā. Un tad tie ir tie, kas zvana visbiežāk un saka, Laurī, klausies, zini, kas notika? Man vakar pa nakti aizkriptēja visu. Es viņam saku, drošības kopija ir? Nē, bija tādā pašā tīklā. Es saku tālāk, viņš saka, principā nav varianti. Es saku, tu pareizi saproti. Viņš saka, vienīgais ceru, ka gaidu e-pastu varbūt pa lēto varējuši nopirkt atslēgu un dabūt visu to vaļā. Un tas, principā, ir pirmais līmenis, par ko es šeit runāju, kur lielā masa Latvijas uzņēmumi ir šī riska grupā, kurā atsūta e-pastu. E-pastā ir Word, PDF, Excel dokuments, kurā ir pielipināts klāt līdzi tas mazais sliktais.
kurš ieguļās kompī, tad 7 vai 17 dienas paguļ neko nedara, tad pieceļās, saprot, man neviens te papīru nedod, un es aizkriptēju kompi, te es saprotu, es varu paprasīt blakus kompiem, tie arī atsaucās, aizkriptēju arī to, serveri arī dzīvi, tepat tos arī aizkriptēju, un beigās rezultāts ir zvans Laurim, Lauri, ko darīt? Un tajā brīdī ir, kā visu izdzēst un pārinstalēt. Un ja tas uzņēmums ir, piemēram, tāds, kurš tikai dzīvo, kur viss ir datorā, tad tajā brīdī tas uzņēmums apstājās. Un tas ir tas lielais trakums, par ko mēs gribam brīdināt, kad tajā pirmajā līmenī nevajag iesprūst un palikt, un tad ir tie līmeņi, kur mēs varam iet uz augšu. Otrais līmenis jau ir tas, kurā jau ir mazliet gudrāks ugunsmūris nopirkts, kur, piemēram, var ierobežot darbiniekiem iet Facebookā. Un tas jau ir labāks līmenis, jau viss jau ir kārtībā, un viņš arī netiek visām mapēm klāt, jau ir mazliet viņš ierobežots, kur viņš var un kur viņš nevar kļūt, un ko viņš var kopēt un nevar kopēt. Trešais līmenis jau būtu tāds līmenis, kurā jau būtu mazliet padziļinātāki, kur mēs redzam katru lietotāju, vai viņš ir uzņēmumā uz vietas, vai viņš ir ārā kaut kur. Mēs zinām, ko viņš dara, mēs zinām, kā viņš rīkojās, un mēs spējam ierobežot, ja arī tā ļaunatūra aktivizējās un grib kriptēt kaut ko, tad viņi nokriptē tikai to vienu datoru, un blakus datoru viņas neredz un nevar nokriptēt. Un tas jau ir līmenis, kurā jau vairs nav ietekme visā uzņēmumā, bet ietekme ir tikai principā vienam lietotājam. Un tad jau tā lieta paliek jau drošāka, prātīgāka un viss ir vairāk kārtībā. Ja mēs ejam tālāk uz priekšu, kas ir 4. līmenis, tad tas līmenis jau ir automatizēts, piemēram, atsūtīja Wordā, kur līdzi ir tā ļaunatūra, un sestdien 3:00 pa nakti grāmatvedības kompis sāk lejupielādēt visu, piemēram, uzņēmumu datubāzi un kopē viņu uz kaut kādu klaudu prom. Tad ir automatizēts risinājums, kas jau viņu noķer, viņam iedod papīri, viņu apstādina un saka, brālīt, baltot, tev nebūs nekur neko daudz kopēt un nekur to tekstu tālu sūtīt. Un tu pēc tam saņem ziņu par to, kad viņš nostapēja, viņš apstādināja un nekur tālāk uz priekšu netika. 5. līmenis jau ir tāds, ka tad, kad darbinieks kaut ko nepareizi dara, tad automatizētā sistēma viņu noķer, apstādina, pati rada jau aizsardzības jaunu noteikumu, un nākamais, kurš pēc minūtes dara, to vairs nevar izdarīt. Un tas jau ir līmenis, kas ir forši. Tikai vienīgais, lai šī foršuma līmenī iet uz augšu, katrā arī pakāpē, līdz, protams, nāk arī naudas līdzekļi, kas jātērē. Bez tā baigi nevar iztikt, bet ir šodien risinājumi, kur var tikt nost no apdraudējuma, lai jūs nevarētu vienkārši caursist, sasist, aizkriptēt, visu kaut ko izdarīt. Un ir tādi risinājumi šodienā, tikai par viņiem vajag runāt, par viņiem vajag stāstīt. Mums, kā LMT grupai, viņi pieejami ir. Mēs esam gatavi ar jums dalīties šīs zināšanās, jo mēs esam tur iekšā 20 gadus, un to tik vien rokam, neko citu nerokot. Un mums ļoti patīk kiberdrošība. Viņa ir tāda forša. Tāpēc mēs arī droši vien šeit esam. Ko jūs varat darīt? Tā tad ir vairāk soļi. Pašā pēdējā slaidā būs tā iespēja, kur jūs varēsiet lietot telefons, kur būs saite, lai jūs varētu uztaisīt izvērtēšanu savā uzņēmumā, kādā līmenī jums ir kiberaizsardzība. Tad jūs esat tur 1., 2., 3., 4., varbūt 5. līmenī, kas būtu forši. Bet tad jūs zināsiet taisnību. Tā kā kompī redzēsiet taisnību tikai jūs, tad nebūs tā, ka viss skatīsies un teiks, tu 2. līmenī tu šokreiz. Nekas tāds. Tas ir tāds, ko jūs personīgi varēsiet pēc tam noslēpties un izdarīt. Tādējādi pirmais ir klienta pašnovērtējums, ar ko sākās tas process. Pēc tam, ja jūs gribat, jūs šīs atskaites datus varat atsūtīt mums, mūsu kiberspeciālisti paskatīties, sapratīs, apstrādās, un pēc tam ar jums būs individuāla saruna, kurā mēs dalīsimies ar to, kur redzēsim, kādā veidā jūs varat tikt uz priekšu, lai to līmeni paaugstinātu. Un jūs varēsiet pēc tam pieregulēt, jūs teiksiet, Klau, līdz šeit es esmu gatavs iet tālāk, tur man liekas pa traku, pa dziļi, jūs tur traki esat, jums tur sajukšprātā.
Bet tā ir tā iespēja, kādā veidā mēs kā LMT un Santa Monika piedāvājam šo procesu iet cauri, lai jums būtu kaut kāds praktisks solis un veids, kādā veidā tas notiek un jūs to procesu izprotat. Un, ja arī pie risinājuma prezentēšanas, kur mēs parunājamies un jūs sakat, ir labs, tad tajā brīdī, pirms jūs kaut ko pērkat, mēs jums arī uzbūvēsim, ja tas ir vajadzīgs pilotprojekts, kur jūs ieraudzīsiet savā infrastruktūrā, ka tas viss strādā. Un ka tas viss tiešām, to, ko tie džeki runā tur, tajos mistiskajos vārdos, kurus tāpat nevar saprast, bet tiešām ķer tur tos vīrusus un tur nelaiž, un tur tiešām tas viss automatizēts un forši. Un tas ir tas, par ko mēs gribam jūs iedot mieru, kad mēs varam iet šo ceļu ar jums kopā un iedot to drošības līmeņu paaugstinājumu. Un iedot soli pa solim pašiem necīnoties, jo mēs saprotam, ka tas kiberdrošības pasākums ir tā no malas cilvēkam atnākot. Viņš ir piņķerīgs. Tāds viņš tur ir liels un plašs un tur ir ko rakt. Ja runā par to, kā tas notiek, tad tur ir jums praktiski ieteikumi par to, ko darīt, kā darīt, ko instalēt, neinstalēt, ieinstalēt, attinstalēt, mainīt. Varbūt tur būs kaut kādas lietas, kuras būs tādas iekšējās kārtības lietas, kas nenozīmē, jums nevajag neko pirkt, bet jums vajag vienkārši savādāk pārformēt. Un tā ir patiesībā arī liela sadaļa, kur daudz lietas var izdarīt arī bez lieliem naudas tēriņiem. Vienkārši prātīgi pārplānojot to, kā jums uzņēmumā ir un kā jums notiek. Un tā ir vērtīga lieta, ko mēs esam gatavi, mūsu eksperti, ar jums dalīties. Mēs esam gatavi jums nodot šīs zināšanas, un tad jūs varat skatīties paši tālāk, kā viņas nevis izveidot, bet izmantot. Un vēl viena laba lieta ir solis pa solim, kā iet uz priekšu. Jums nevajag skriet uzreiz līdz galam. Jūs varat, piemēram, ieplānot budžetā šogad speram vienu soli, nākamgad vēl vienu soli, pēc tam vēl vienu soli. Būs iespēja ātrāk? Forši. Daram ātrāk. Nekāda vaina. Un pati pēdējā lieta ir šis QR kods, kuru jums vajag nofotografēt, jums viņu vajag noskanēt. Jums vajag ievadīt interneta pārlūkā to apakšējo saiti LMT.LV pašnovērtējums, un tur ir tas bezmaksas rīks, jeb apmēram pusstundu būs jāpasēž pie kompi un jāpaklikšķina visādi jā, nē, un beigās jūs nonāksiet pie kaut kāda rezultāta. Un šis kas ir tas novērtējums, viņš ir apzināti taisīts tāds, ka viņš aptver diezgan plašu spektru no jūsu uzņēmuma, lai spētu to kopbildi dabūt pēc iespējami kvalitatīvāku un labāku un saprast, kur tas caurums jums ir. Jo caurumi var būt jūsu datoros tikai tāpēc, ka nav pietiekoši labs antivīrus. Caurumi var būt arī aplikācijās, ja jūs esat tādi, kas attīsta mājaslapas, telefona aplikācijas vai jebko, ko, piemēram, izstrādā izstrādātājs. Un viņš aizmirst uzlikt visas vajadzīgās drošības lietas. Tad tajā brīdī to, ko var pārbaudīt, vai caur to aplikāciju jums nevar ielausties iekšā tīklā. Protams, vēl viena lieta ir arī pati aizsardzība no interneta, kur vai jums caur internetu var viegli uzbrukt vai nevar, vai jūs vispār var atrast jūsu tīklu. Ja var atrast, tad ko tur var ieraudzīt, vai tur nav, piemēram, standarta paroles, lietotājvārds un parole, kuri jau visiem ir zinām un ražotājs ir publiski izziņojis. Tur ir daudz un dažādas lietas, ko mēs varam pārbaudīt, kas ir praktiskas, kādā veidā var, piemēram, jūs pasargāt. Piemēram, viena no lietām paskatīties, kādas ir jūsu uzņēmumā drošības zonas. Vai, piemēram, visi datori, visas kameras, visi printeri, visi serveri ir vienotā tīklā, kur viens otru nosacīti redz
Un tādējādi, ja vīrus noķer pirmo kompi, tad viņš var aizlikt uz otro, trešo serveru, printeru un principā visu pēc kāds aizvērciet. Kur labā prakse, ne tuvu tāda nav. Labā prakse būtu, kur kompi ir savā drošības apgabalā, kameras ir savā, serveri ir savā, un tur ir sadalījumi, kas dod tikai pārkonfigurējot tīklu, iedod jums paaugstināt drošības līmeni. Un tad jau pēc tam tālāk ir tie līmeņi, par kuriem es runāju, kad ja vienu kompi kriptē ciet, tad pie otra kompi viņš netiks un viss ir kārtībā. Un tā jau ir tāda liela un augsta automatizācija, uz kuru šodien šeit mēs, latvieši, tikt varam. Mums, kā LMT, šīs zināšanas ir un mēs esam gatavi ar viņām dalīties. Tādēļ šodien mēs arī šeit aktualizējam šo lietu no teorijas līdz praksei, kā mēs varam spērt pirmos soļus un iet uz priekšu. Paldies, mīļie! Bija jauki ar jums parunāties. Cerams, parunāsimies vēl. Lauri, man jādod tev atpakaļ ir šis reverants, ka bija jauki tevī klausīties. Zin kā, es Latvijas skatuvām esmu diezgan daudz, bet tāda enerģiska runātāja nav tā biežākā parādība. Zin kā, man radās tāda asociatīva sajūta par to, tur tādu entuziasmu stāsti. Tā ir, kā viņi tev nemaz negribētu ticēt, un tu viņiem mēģini iestāstīt, ka vajag par to drošību rūpēties. Vai tev darbā arī tā nāks saskarties, ka tur ir uzņēmumi, kas, taču viss būs labi, mums te plus mīnus viss ir ok, kad cilvēki līdz galam netic, ka viņiem patiešām uzbruks? Nē, man ir tā laime satikties tieši ar tiem, kuriem jau ir putni galvā, un viņiem jau viss ir kārtībā, un viņiem čivina vairāk nekā man, un man jāmēģina viņiem tikt līdzi. Es esmu otrā galā. Tā kā paranoiski jau tā varētu teikt. Aha. Labi, tu viņus redz arī šeit vienkārši pamatīt, kur tie ir. Tāpēc es neteikšu, kur tie ir. Viņi jau paši zina, kur tie ir tie, kuriem čivina galvā kārtīgi. Bet forši, ka viņi te ir, tas nestāv uzreiz jūtos tā kā mājās, zin kā. Jā, savējiem čivinātājiem. Jā, ka tad ir forši uzreiz, zin kā tā sajūta. Kāds jautājums varbūt? Jā, mums ir drosmīgais, kurš aizies mājās šodien teiks, es šodien runāju mikrofonā. Ja? Lūdzu. Sveiks, Laurij! Prieks tev redzēt uz skatuves. Paldies par interesanto prezentāciju. Tu daudz ko mums pastāstīji par kiberdrošību. Daudz interesantas lietas, bet tu nepieminēji mākslīgo intelektu. Tad mans jautājums tev būtu, kā tev šķiet, kā mākslīgais intelekts nākotnē var uzlabot kiberdrošību vai tieši otrādi apdraudēt to? Paldies! Paldies tev par jautājumu. Jā, jautājums ļoti labs. Es mēģināju no tiem diviem burtiem AI izmukt, bet man nesagāja. Bet tu vari pāriet uz MI. Es varu pāriet uz MI. Jā. Ir tā, ka tas 5. punkts, ko es minēju tiem, kuriem ir dziļi rokošie, kur bija tā tabulā, tiem šausmīgi daudz tekstu, kur nevarēja saprast, kas tur rakstīts, tas 5. punkts reāli ir AI. Jo ir tā, ka tas mākslīgais intelekts, viņš būs vajadzīgs, viņš ir vajadzīgs. Tu domā paslēgt atpakaļ uz Tas būs baigi tālu, ja? Nē, tas tālu nebūs, tas būs šitas. Jo realitātē tā ir, ka, piemēram, mūsu kiberspeciālists aizbrauc uz apmācībām ārzemēs vienām palielām, kur ir liels ražotājs. Un viņš saka, visās lekcijās, visās bija iesaistīts AI. Tādējādi viņš ir no vienas puses labs, ja viņu to mākslīgo intelektu var savaldīt, jo viņš tiešām, ja viņu prātīgi izmanto, viņš tiešām var saprast tīklā, tur ir anomālija, viņš viņu noķer un viņš izmanto, uzrada likumus, lai otrs jau vairs nevarētu. Un tā lieta ir forša, tikai šobrīd, mēs kā tādi vairāk praktiski cilvēki, mēs, piemēram, sakam, tad, kad iznāk atjauninājums programmatūrai, neliec viņu pagaidi pusgadu, lai izķer visas blusas un tad liksim. Ar mākslīgo intelektu ir līdzīgi. Šobrīd visi saka, aiziet, urā! Mēs ar tādu rokas bremzes, kāds 3-4 tirkšus tāds novelkam un sakam, pastīsimies. Bet ir jau tādi, kas ar rokas bremzi iet pagriezienā, sanslīdē. Jā, mēs vēl esam tādi. Mēs esam pilns programmas bremzes. Labi, bet es saskatu loģiku tajā, ko tu saki. Jā. Tieši tā, mēs esam ar tādu, bet mēs neesam pret.
Kaut kur viņš ir ļoti labs un vērtīgs, nav šaubu. Un viņš automatizācijā uz priekšu būs vajadzīgs, un no viņa visticamāk mēs neizmuksim. Labi, paldies par šo jautājumu. Jums kaut kāda saiknes saprat ir, vai ne? Jūs Ir, vienā bērndārs vai kaut kas jums tur ir? Labi. Šis ir viens no tiem. Tagad mēs zinām. Vēl kāds jautājums varbūt? Varat arī nebūt no viena bērndārza ar Lauri. Jā. Lauri, milzīgs paldies par tavu enerģiju, par tavām zināšanām, ar kurām tu dalies. Un es novēlu, lai daudzi aizskatīšu atpakaļ uz to kvadrātu kodu. Jā, kvadrātu kods tā ir labāka. Jā. Forši. Paldies tev liels. Paldies. Jā, es atļauju tev aiziet, bet īstenībā nedrīkst vēl. Jā, tur certifikāts jāiedod. LMT vadībā jāparāda. Santa Monikas vadītājiem jāparāda. Paldies. Burvīgs.